Vakar raidījumā valsts pirmās personas. Turpinās neskaidrības jaunās valdības veidošanā, bet pašreizējā valdība vienojas par mierizlīgumu skandalozā tiesas prāvā. Daudz jautājumu, kuri prasa noteiktību un izlēmību. Tiekamies ar valsts prezidentu Vairvīķu Freibergu. Vakar. Vakar. Man jāsaka, ka šis jautājums par mierizlīgumu starp Latvijas pusi un Skandināvu telekomunikāciju kompāniju ir mazliet tā kā atstājis otrā plānā valdības veidošanu, un šodienas Saeimas lēmums ir ļoti kategorisks. Latvijas puse ir rīkojusies Latvijas valstī neizdevīgi un saskatāms pat valsts nozagšanas pazīmes. Kā jūs šo te mierizlīgumu vērtējat? Es domāju, viņam būtu nepieciešama pietiekami detalizēta ekonomisks izvērtējums, un te būtu jāgaida arī, lai būtu visas detaļas no šī mierizlīguma publiskotas. Bet no tā, kas šobrīd ir zināms, varētu teikt, ka tur ir savu plusu un savu diezgan nopietni arī mīnusi. Mīnus kādi? Plus būtu tāds, kad būtu, teiksim, Latvija izvairīsies no iespējas zaudēt šo prāvu, kas te viņai diezgan maksāt. Bet tai pašā laikā, protams, ja viņi uzvarētu šajā prāvā, tad būtu daudz vairāk varējis iegūt. Zaudējums ir tas, ka nav nodrošināts tomēr tas, ko šī kompānija no paša sākta gala nav izdarījusi. Un tas ir pabeigt visu to mūsu lauku reģionu pieslēgšanu vienotā tīklā. Tāpat tās jāatcerās, ka telefonu, teiksim, sakara pakalpojumi Latvijā, piemēram, kaut vai tādas sarunas ar Ziemeļameriku ir 4 reizes dārgākas nekā Igaunijā, ja visus šos garos gadus mums arī tieši interneta penetrācija Latvijā ir tikus kavēta dēļ šīm neizdevīgiem likmēm. Un jautājums ir, kā nākotnē, kāda būs, teiksim, šī telekomunikācija cena Latvijā, kā tas to iespaidos. Tas viss būtu jāizvērtē ļoti rūpīgi. Jūs novērtējāt šo te praktisko pusi, bet šie te skaļie iebildumi ir par to, ka mēs taču šeit cīnījāmies par 100 miljonu. Bet jautājums ir par to, cik labi cīnījāmies un cik efektīvi. Diezgan nopietna situācija, ka vairāku gadu garumā ir izdotas ievērojams summas tieši algojot advokātus. Tātad 16 miljonu, sapratiet, tā nav nieka nauda. Tā kā Latvija ir ļoti daudz ieguldījusi, it kā, lai sagatavotos tiesas prāvai. Tā tiesas prāva mums jau bija pie durvīm. Un tā tad, protams, jebkur tiesas prāva ir risks. To mēs zinām no iepriekšējas pieredzes. Tā kā no tā viedokļa var saprast valdības vēlmi izvairīties no eventuāla zaudējuma. Protams, to var saprast. Bet jautājums, protams, vienmēr ir, un tas ir, kā es saku, rūpīgi jāizvērtē, kādi ir tie ieguvumi valstī no šī mierizlīguma. Tas tiešām rūpīgi jāizsver. Jūs teicāt, ir gan plusi, gan mīnusi. Vairāk plusi vai vairāk mīnusi jūsu viedoklis? Kā es saku, tur būtu pirms jāliec tas likums detalizēt, un tad viss jāaprēķina. Es to jums tā nevar no zila gaisa, saprotiet, tā pateikt. Viens no iebildumiem ir arī, teiksim tā, par procedūru, par to, ka tik ārkārtīgi svarīgi lēmumi nevarēja pieņemt demisionējas valdību. Es domāju, ka tas īpaši korekti nav, jo saistības ir jāuzņemās nākošai valdībai, un īstenībā, ja jau bija tāds nolūks to darīt, tad to būtu labāk bijis darīt valdībai tajā brīdī, kad viņi vēl bauda Saeimas uzticību pirms demisijas. Informācija principā jau bija zināma, un es domāju, būtu bijis korektāk šādus soļus spērt tajā brīdī, kad vēl bija valdība pilnā sastāvā un pilna apstiprinājuma. Jūs prāt tālāk, kā varētu attīstīties situācija, ja publiskojot, teiksim, to, kas šobrīd vēl nav zināms, izrādītos, ka tiešām tas ir ļoti neizdevīgi Latvijas valstī šāds lēmums? Atpakaļceļa nav, jo līgums ir parakstīts, tas juridiski saistošs, un Latvijai būs viss sekas no tā jānes, kādas no tās būs. Kā jūs vērtējat šo te ļoti spēcīgo skaļo novērtējumu valsts nozagšanas pazīmes? Es domāju, te ir arī, protams, politiskā zinām mēra pozicionēšanās, vai ne? Pēc starp šāda veida argumentiem un pretargumentiem, kas mums ir nepieciešams, ir šis racionālais ekonomiskais izvērtējums. Raugoties valdības veidošanas kontekstā uz šo lietu, ja neizdodas Emša kungam panākt valdības apstiprināšanu, jūsuprāt, vai šis lēmums nevarētu būt tāds ļoti liels
turpmākas politiskas konfrontācijas katalizators, kad mēs nonākam pie tā, ka valdības veidošana vispār strupceļā nonāk? Nu, savā ziņā varētu teikt, ka viņa jau ir šobrīd jau strupceļā. Es biju ļoti cerējusi, ka būs iespējams no tik daudzām saimā pārstāvētām balsīm, kas ir mūsu labajām partijām, ka tur nu vajadzētu gan no tā visa varēt, kā teikt, sastiķēt kopā, taču vienu rīcības spējīgu koalīciju, neteiksim. Bet nu, mēs pēdējā mēnesi pagājis kopš valdības demisijas, iespējas ir bijušas, runāts ir daudz, un laiks iet uz priekšu. Mēs esam mazākā mēnesis līdz mūsu iestāšanās NATO, 2 mēneši līdz Eiropas Savienībai, sevišķi par pēdējo, ļoti daudz vēl darāmā. Latvija nevar turpināt ar demisionējošu valdību, tamdēļ, ka mēs tad draudam līdzīgi Lietuvai nonāk diplomātiskā izolācijā. Mūsu partneri grib runāt ar atbildīgos personu, kas ir valdības vadītājs, ar atbildīgiem ministriem, kas ir apstiprināti, kam ir pilna autoritāte runāt Latvijas vārdā. Ja mēs gribam turpināt visu savu normālo starptautisko apriti, mums ir nepieciešama apstiprināta valdība, kā sarunu partneris citiem, bet galvenokārt mums ir vajadzīga apstiprināta saimnes, apstiprināta valdība, lai Latvija varētu virzīt uz priekšu visus tos bezgalīgi daudzos uzdevumus, kas mums stāv priekšā. Jā, mēs tagad secinājām, kas mums ir ārkārtīgi nepieciešams, bet politiskā situācija rāda to, ka, kā mēs jau runājām, tuvojamies strupceļam zināmā mērā. Jūs šovakar tiekaties ar Emšu kungu. Ko jūs vaicāsiet viņam? Nu, protams, man interesi kā prezidentam ir darīt visu, kas ir manos spēkos, lai mēs nonāktu pie tādas valdības, kuru Saeima spēj apstiprināt. Es tajā sakarā tātad esmu jau veikusi sarunas un turpināšu to darīt, līdz kamēr tāda valdība mums būs. Vai jums ir pārliecība, ka Emša kunga vadībā būs nākamā valdība? Te nav būtiski, kāda mani pārliecība ir vai nav. Mums būs valdība, tas, kas mums vajag valstī. Ja būtu, tad tas notiktu ātrāk tādēļ. Mēnesis ir pagājis, tā kā tas ir būtībā normāls laika sprīdis, kas ir pagājis konsultācijām, sarunām. Es domāju, tagad ir nonācis pie tā brīža, kad visiem saimā ievēlētiem politiķiem ir jāapzinās savu valstiskā atbildību tautas priekšā. Latvijai ir vajadzīgs, lai mēs nonākam pie lēmuma un pie rīcības. Šie ļaudis ir ievēlēti, visas šīs partijas ir ievēlētas parlamentā, lai strādātu Latvijas labā. Jā, mēs jau runājām par mierizlīgumu, bet nekāda mierizlīguma nav starp politiķiem šobrīd, diemžēl. Un jāsaka, arī vēl pašreizējais premjeras Repše šodien vēl ir diezgan asi izteicies par to, ka galēji kreiso deputātu atbalsts Emša valdībai, es citēju, rada aizdomas par valdības veidotāju solījumiem kreisiem deputātiem, kas ir pretrunā ar valsts interesēm. Jūs arī uzskatāt, ka kreiso deputātu šis te klusais atbalsts norāda uz to, ka iespējamai valdībai ir kāda, vēlāk būs jāīsteno kāda valstī pretēji uzdevumi? Nu, tās ir tīras spekulācijas. Protams, mēs to redzēsim tajā brīdī, kad šī valdība, piemēram, pieņem savu deklarāciju. Tas, ko es esmu līdz šim lasījis, plānotajā deklarācijā, neko tam līdzīgu neļauj paredzēt. Un es domāju, ka viņiem būs tie, kas būs parakstījušies zem šīs deklarācijas, un tiem, kas darbosies šādā valdībā, viņiem būs pienākums viņai arī sekot. Un ja tur nekas tam līdzīgs neparādās, tad viņi nevarēs. Viņi vienkārši nevarēs nākt ar kaut kādiem izlēcieniem, kas būtu kaut kā pretēji valsts interesēm, un sevišķi viņa interesēm kā labēja partiju pārstāvjiem, nedraudot zaudēt tautas un Saeimas uzticību. Vai tādā gadījumā politiskā retorika ir arī šie Repšes kunga izteikumi, ka liela ietekme uz šīs valdības veidošana ir Aivaram Lembergam, tranzīta pilsētas Ventspils mēram? Tas izklausās pēc retorikas, jo tādas lietas tā vajadzētu pierādīt, ja tā kaut ko saka. Satraukumam nav pamata, valdības veidošana Lembergs nevar iespaidot nekādi. Nē, nu jautājums ir, par ko mēs runājam, par kādu iespaidu un ko te vajadzētu būt konkrētākiem. Kā jūs vērtējat tomēr to, ka tomēr šīs valdības izveidošana ir atkarīga no rubikiešiem, teiksim tā, kā sabiedrībā mēdz saukt šo politisko spēku? Nu, jebkurai saimā pārstāvētai partijai ir jāizmanto visas izdevības, lai viņi varētu, teiksim, vai nu pievērst sev uzmanību,
vai kaut kādā veidā pozicionēties iepratim saviem vēlētājiem un tā tālāk. Nu, un es domāju, ka šeit šī partija, protams, redz brīnišķīgu izdevību savā ziņā teikt, redziet, uzvar tēvzemieši, ienīstie tēvzemieši šobrīd nebūs valdībā. Ne jau tas viņu nopelns, bet viņi var vienmēr sev to pierakstīt šo nopelnu, jo īstenībā tā jau bija tēvzemiešu brīvā griba šajā koalīcijā neiet. Viņi jau tik aicināti un lūgti gluži vai uz ceļiem, vai ne, un atsacījās tur ienākt, bet, protams, reiz, kad tie to ir izlēmuši, tad otrs ekstrēmais, ja varētu tā teikt, vai ne, spārns, tad var pierakstīt to, kā savējo nopelnu, ka viņi to panākuši. Tas jau ļoti skaisti. Bet šeit mēs arī nonākam pie tā, kas turpinās joprojām mūsu politiskajā praksē. Pastāv, teiksim tā, latviešu un krievu partijas vēlētāji ir tomēr zināmā mērā sadalījušies pēc šīs nacionālās pazīmes un balsojot, tad tiek skatīts, vai tas ir latviešu vai krievu saraksts, un turklāt tas ir, kā mēs zinām, vēl joprojām Eiropas Savienības priekšvakarā, turklāt mēs runājam par saliedētu sabiedrību. Vai jūs redzat tendences, ka varētu tomēr šis dalījums mazināties? Nu, es ļoti ceru, ka laika viņš mazināsies. Vai tas brīdis ir šobrīd jau pienācis, tas par to man vēl ir šaubas, bet jūs redzat katrā ziņā mums, es domāju, tas būtu ļoti valstī vēlam, kā Latvija izveidotos tādas politiskās partijas, kam ir savu skaidra platforma, ne tikai viena personība, līderis, jeb lokomotīva, kaut kāda, kas iet uz savu popularitāti, bet kam tiešām būtu kaut kāds saturs, kaut kas saturiski, ideoloģiski, programmātiska bāze, un tad uz šīs programmas, vai tā būtu, teiksim, vai nu strādnieku atbalstu, vai uzņēmēju atbalstu, vai zemnieku atbalstu, jeb ko nebūtu, ja? Uz šo programmu, kas uz to būtu tēmēta un vērsta, tad ļaudis varētu viņus atbalstīt, un es ļoti cerētu, ka tas tad nebūtu vairs ne uz ticības, ne uz vai viņa blonda, vai zilacaina, vai nē, saprotiet, bet uz to, kāda ir tā programma un kāds saturs. Jā, uz to cerams raudzīsies nākotnē skatītāji kā vēlētāji, un par valdības veidošanu šobrīd mums nekādas skaidrības vēl nav, bet ir pilnīgi skaidrs zināms, 1. maijā mēs kļūstam par Eiropas Savienības pilntiesīgu dalību valsti un ar visām no tā izrietošajām ekonomiskajām sekām. Kā ekonomika ietekmēs katra cilvēka dzīvi? Kādas ir šīs prognozes par to mūsu šodienas sižetā? Patreiz iztikas minimums Latvijā ir viens no viszemākajiem starp Eiropas Savienības jaunajām dalībvalstīm, un šī gada janvārī tas bija 96 lati. 70 līdz 75% Latvijas ģimeņu dzīvo zem iztikas minimumu. Jau ziņots, ka pēdējo mēnešu laikā pārtikas produktu cenas ir paaugstinājušās. Pēc vairāku speciālistu domām, šis cenu kāpums ir noticis pārāk strauji, taču turpināsies atbilstoši Eiropas Savienības cenu izlīdzināšanas politikai dalību valstīs. Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Ingūna Gulbe laikrakstam Diena skaidro, ka tuvākajos gados pārtikas cenas kopumā varētu pieaugt par 30 līdz 50%. Pārtikas cenu kāpums ir neizbēgams, jo paaugstināsies elektroenerģijas, degvielas, gāzes izmaksas, kas tieši ietekmēs preču cenas. Taču tās nekad neuzkāps augstāk par patērētāju pirktspēju. Latvijas Brīvo arotbiedrību savienības veiktie aprēķini liecina, ka Latvijā vidēji 35% no katras ģimenes ienākumiem tiek tērēti pārtikai. Masturīgās ģimenēs šis procents ir vēl lielāks. Arotbiedrību savienības pārstāvs ziņa aģentūrai Leta skaidro, ka paaugstinoties pakalpojumu un patēriņu preču cenām, straujāk nekā paaugstināsies iedzīvotāju ienākumu, samazināsies iespēja, piemēram, maksāt par izglītību. Kā viens no iespējamiem risinājumiem, kur piedāvā Brīvo arotbiedrību savienības speciālisti, ir jau nākošā gada budžetā paredzēt neapliekamā minimuma paaugstināšanu, kurš patreiz ir 21 lats, jeb 22% no iztikas minimuma. Un tas ir viszemākais no visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Diezgan tādas apbēdinošas tās prognozes ir, es teiktu, un es gribētu uzreiz vaicāt tā pēc šīs sižeta, vai iestājoties Eiropas Savienībā, vistrūcīgākie iedzīvotāji atkal nebūs lielākie zaudētāji, kā tas bija tad, kad tikko tika ieviesta pensiju reforma un
šie cilvēki, kuriem tūlīt pat bija jādodas pensijā, arī nonāca neapskaužamā situācijā. Jebkurā ekonomisko izmaiņu situācijā tie, kam ir viszemākie ienākumi, protams, visaugstākā riska situācijā. Ja notiek inflācija un pieaug cenas, bet cilvēkiem ir minimālā alga un minimāli ienākumi, tad pats par sevi, ka viņiem arvien kļūst grūtāk izdzīvot. Un tamdēļ tad ir, ja tas notiek pietiekami sistemātiski, tad valdībai ir jāspēr nopietni soļi, lai to kompensētu. Viens, kas te jau tik sižetā minēts, ir par neapliekumu minimumu pacelšanu. Es domāju, tas ir viens veids, kā atvieglināt tos, kam ir viszemākie ienākumi. Viņiem šo nodokļu slodzi noņemt nost. Un tas vispār būtu nopietni jāapsver, ņemot vērā, cik tomēr ļoti daudz ļaudis Latvijā ir, cik liels procents ir ar šiem ļoti zemiem ienākumiem. Liela ļaužu grupa ar ļoti lielu riska pakāpi, teiksim tā. Jā, un te ir tātad, es domāju, valdībai ļoti cieši būs jāsako līdz visām šīm cenu izmaiņām. Katrā ziņā tā doma, kas ir tagad plānotā valdības deklarācijā, ka būtu jāindeksē pensijas 2 reizes gadā, es domāju, tā ir pilnīgi adekvāti. Tas ir noteikti būs jādara, nevarēs to darīt tikai 1 reizi gadā. Bet jūs jau esat izteikusi pārmetumus pašreizējai iepriekšējai valdībai par to, ka nav šīs tautsaimniecības attīstības vīzijas. Vai jūs šobrīd kā valsts prezidente varat sacīt, ka ar 1. maiju, kad mēs būsim Eiropas Savienības dalību valsts, valdība strādās pēc rūpīgi izstrādāt šī te plāna, kā kompensēt šo te riska pieaugumu? Nu, valdībai būs ne tas vien jādara, protams. Es domāju, ka valdībai vislielākais prioritāts būs tomēr turpināt visu likumdošanu sagatavot un normatīvos aktus, kas atļauj mums piekļūt pie Eiropas dažādiem fondiem. Mums ir ļoti nopietni jādomā par to, ka tiek pēc iespējas pasteidzināt visu to muitas punktu un kontrolas punktu izbūvu, kas es nezinu, kāpēc ir tik ļoti nokavējusies. Tas Latvijai ļoti dārgi maksās. Tātad saprotiet, te jau, ja valsts nav spērt tos soļus, kas viņai nedarīs zaudējums, tad jau tas pārējais kļūst teorētisks. Pirmais ir novērst tos lielos zaudējumus, kas notiek tāpēc, ka kaut kāda neizdarība bijusi. Tāda ļoti nopietna šobrīd tā situācija, varētu teikt, krīzes situācija saistībā ar to tautsaimniecības katrā ziņā būs pietiekami intensīvi tur jāstrādā. Tas ir viens iemesls, kamdēļ es kā prezidenta sāku zaudēt pacietību ar to, ka partijām ir tik ļoti augstu uzstādīti visādi. Tagad es nezinu, no kurienes radušies iebildumi sastrādāt vienam ar citu un tam atkal ar nākošo, kad Latvijai ir ārkārtīgi daudz darāmā un pie tam steidzam darāmā, lai nodrošinātu, lai mūsu tautai lūk nebūtu šī krīzes situācija. Jūs teicāt, sāk zaudēt pacietību. Ļoti negribētos, ka jūs pie tā nonākt, kad pacietību zaudējat, bet kā jūs varētu šo te partiju rīcību sekmēt? Nu, teiksim tā, es līdz šim esmu bijis ļoti atturīgi un korekti savos izteikumos, vai ne? Es tā centīšos to arī pēc iespējas ilgāk paturēt šo savu vēso attieksmi pret notiekošo, protams. Bet, ja vajadzēs, tad būs ļoti krāšņi izteikumi. Sociālais taisnīgums ir viena no vērtībām, par kuru ir ļoti liels satraukums, bet, protams, morāli svarīgi ir arī valstī novērtēt cilvēkus, kuri pašaizliedzīgi darbojas tās labā. Un ar šodien varētu teikt, ir Latvijai vairs neviens ordenis, bet ir atjaunoti vēl 2 apbalvojumi, Viestura ordenis un atzinības krusts. Jūs esat ļoti lielā mērā veicinājusi šī likuma projekta izskatīšanu, pieņemšanu. Kas būs tā sabiedrības daļa, kuras devums tiks novērtēts ar šiem apbalvojumiem? Jebkurš cilvēks, redziet, jo tā jau ir tā doma, ka ir iespējams izvirzīt, jebkuru nav ierobežojumu. Protams, ja kāds ir, teiksim, sēdējis cietumā un tā tālāk, tad viņa izredzes ir gaužām niecīgas, lai to ordeni viņš iegūtu.
Tas, protams, tiks izvērtēts un arī salīdzinot ar citiem. Bet tās iespējas ir, un tagad ir, kā to varētu teikt, plašāks nopelnu klāsts, ko būs iespējams atalgot, pie tam vairāk, smalkāk, varētu teikt, diferencētā veidā. Un ar laiku tā tad mēs ceram, ka tiks izveidot zināms profils, kas ir viestura ordenis, kas ir trīszvaigžņu ordenis, un kad ļaudis varēs vieglāk to atpazīt, jo līdz šim bieži ir radusies tāda neizpratne par to, kamdēļ šim cilvēkam ir ordenis un tam arī, kur viņu nopelni tik ļoti atšķirīgi. Un, protams, divi cilvēki nekad nav vienādi, tas jau pats par sevi, bet tik tiešām tos nopelnus šeit būs iespējams mazliet tā vairāk klasificēt pa kategorijām, bet tas būs ilglaicīgs darbs, jo tas tikai pēc vairākiem gadiem, es domāju, pēc vairākiem gadiem, ka būs bijis iespējams šos ordeņus tātad puslīdz diferencēt censties piešķirt, tikai tas tad kļūs redzams, kāds beigās ir viņa profils. Bet katrā ziņā mums ir vajadzīgi pēc vairākiem ordeņiem, jo tā ir tradicija jau Latvijai no pašiem republikas sākumiem. Tā ir arī starptautiskā praksa, ka ir vairāk nekā viens ordenis valstī. Tātad mēs būtībā atjaunojam situāciju, normāla situācija, kāda, zinām, laikposma mums nebija. Jā. Par pašaizliedzīgu darbu pienāks apbalvojums, bet mēs varētu jautāt, kas pienāks par strupceļu hokeja halles tapšanā. Mums jāsaka, diemžēl, ikvienā no 3 iepriekšējām sarunām ar valsts pirmajām personām mums ir bijis jāpiemina šie te hokeja halles bēdīgi slavenie, teikt, pāļi. Ja? Tālāk par tiem nav tikts un draud mums kaunpilna izgāšanās. Vai jūs esat tikusies ar čempionāta organizatoriem un arī pārunājuši šo situāciju? Esmu. Kādi rezultāti? Nav manā spēkā viņus iespaidot. Tas ir viņu lēmums un viņu rīcība. Es savus komentārus esmu viņiem devusi. Jūs neuzskatāt, ka jūsu ieinteresētība arī turpmāk varētu tomēr veicināt virzību šajā jautājumā? Neredziet, te ir runa par milzīgiem līdzekļiem, kas ir nepieciešami, lai šīs halles uzbūvētu. Te ir runa arī par uzticību. Kurš investors redzēs šeit perspektīvu, kurš redzēs iespēju atgūt savu ieguldījumu, kas saskatīs, ka šeit ir tiešām iespēja godīgi strādāt bez, kā sakot, kukuļņemšanas un tam līdzīgi. Tas ir diezgan, es domāju, nopietna rūpe visā tādā situācijā, tikko ir runa par ļoti lieliem līdzekļiem. Vai valsts vai pilsēta savu ieguldījumu dabūs atpakaļ to, ko viņi ir ieguldījuši, vai arī investors var par savu domāt. Un tā tālāk. Te ir tik daudz spēlētāji tajā visā situācijā, un tas, kas to situāciju ir novedis tur, kur viņš šobrīd ir. Tie spēlētāji nav bijuši spējīgi, tā kā tāda slikta hokeja komanda, nav bijuši spējīgi sadarboties un saspēlēties kopā. Jā, mūsu raidījuma izskaņā, kad mēs aplūkojam jautājumus no mapes, kuras mums iesūtījuši skatītāji, arī ir jautājums par sportu. Un tas ir tāds, vai vasarā plānojat apmeklēt Latvijas futbola izlases spēles Portugālē? Nu, redziet, es labprāt to darītu, bet neizskatās pārāk nespīd tā izredz, jo ir diezgan man pilna programma, un es šaubos, vai man būs iespējams to darīt. Jums bija laba vīzija pirms izšķirīgās spēles ar Turciju, vai tagad ir tāda par spēlēm Portugālē? Nu, es šobrīd jāsaka, ka man ir mazliet citas prioritātes bijušas prātā, pa kurām es visvairāk domāju, bet, kad nāks tas laiks tuvāk, tad varbūt tad būs jāpakoncentrējas uz to. Vai jūs uzticaties, tas vairs nav jautājums par sportu politikā drīzāk, vai jūs uzticaties sabiedriskās domas aptauju rezultātiem par partiju un politiķu reitingiem? Nu, es kā zinātniecis saprotu, ko statistiski nozīmē atlasi, teiksim, paraugs saistībā ar vispārējo populāciju. Tas ir viss statistikas pamats, ka jūs mēģiniet no 1000 vēlētājiem prognozēt, kā vēlētu visi vēlētāji kopumā. Un tur ir vienmēr zināms neskaidrības procents. Tātad visus šos skaitļus, ko mēs saņemam no tādām aptaujām, tur jums vienmēr jādomā plus, mīnus, cik procentu nedrošības tur ir klāt. Ir statistiski tas tā. Bet vērtējot partiju darbu, jūs šie rezultāti neietekmē? Nu, es domāju, ka man, kas visvairāk ietekmē, ir katrā konkrētā jautājumā
kas ir lietas būtība. Tas man kā prezidentam vienmēr uz to ir jāskatās. Jums pašai ir svarīgs jūsu reitings? Es katrā ziņā sekoju, ja viņi tiek publicēti, es skatos, kādi viņi ir un apskatos, papriecājos, izvērtēju un tā tālāk, bet, protams, cilvēks jau nevar darboties, izejot no reitingiem. Reitingi ir kaut kas, kas nāk pēc tam un parāda, kā cilvēki jūtās. Bet tas jau nemaina to faktu, ka jebkurā jautājumā, jebkurā brīdī man ir vienmēr jāizlem lieta pēc būtības un pēc tā, kas man kā informācija pieejama. Tas jau ir tas svarīgākais. Jā, un te ir tomēr jāsaka vairāki, arī jautājumu būtība tomēr ir viena. Ja Indulim Emsim neizdodas izveidot valdību, vai tomēr jūs vēlreiz uzticētos Eināram Repšim? Ja šī valdība netiek apstiprināta, tad man būs jānosauc cits premjers. Un jānosauc tāds premjers, kam ir izredzes izveidot koalīciju, jo tai būs jābūt koalīcijas valdībai, kam būs izredzes sastrādāties ar citiem. Tas būs tas galvenais kritērijs un galvenā mēraukla. Tad šoreiz jāsaka kategorisku nē. Repšim jūs nesakāt? Nē, es ar vispār kategorisku nē nekad neesmu teikusi pret viņu kā cilvēku. Bet tikai tajā brīdī, kad viņš jau bijis premjers un demisionēja, tad, protams, tas nebija tas brīdis, ka viņam atkal nebūtu bijis nekāda jēga viņam to, ka viņam tas par to bija runa. Ne jau, kad viņš tiek izslēgts kategoriski kā persona. Paldies jums par sarunu. Uz tikšanos mūsu valsts pirmo personu raidījumā.